Labrīt! Ir svētdiena, un kā ierasts šajā laikā jūs mājās viesojas raidījums Vārds uzņēmējiem. 22. septembrī Bauskas un Rundēlas pašvaldību iedzīvotāji piedzīvoja vēsturisku notikumu – jaunā tiltiņa pār Lielupi atklāšanu, kas turpmāk atkal savienos Mežotnes pilu un Mežotnes pilskalnu. Pasākumu muzikālāk padarīja folkloras kopu Laukam pāri un Sviteni priekšnesumi. Šodien mēs redzam vairāku gadu rezultātu, jo tiltiņš viņa ideja radās pirms vairākiem gadiem, tad tas tika ilgi lolots, vairākus mēnešus projektēts, un nedēļas laikā tika uzstādīts tiltiņš, kas savieno divus novadus – Rundēlas un Mežotnes. Mums arī ir liels prieks, ka tiltiņš ir ne tikai praktisks, bet arī cilvēkiem ļoti patīk, jo bērni var aiziet uz skolu, vietējie iedzīvotāji uz veikalu, un visi ir priecīgi. Tiltiņš ir sezonāla rakstura būve, jo viņš darbosies tikai vasaras laikā, un pirms ziemas tiks noņemts, nokrauts pils priekšā, un pavasarī atkal tiks uzstādīts un atkal būs izmantojams. Mūsu uzņēmums ir Pontoni, nosaukums ir Pontoni, un mūsu uzņēmums nodarbojās ar peldošo pontonu izgatavošanu un uzstādīšanu. Uzņēmums jau darbojās vairāk nekā 8 gadus, un savu produkciju izpratam galvenokārt Latvijā un arī ārzemēs. Arī eksportējam uz ASV un Nīderlandi. Mēs izgatavojam arī peldošās piestātnes, jahtklubus aprīkojam ar aprīkojumu, nodarbojamies arī ūdens tilpņu sakārtošanu, tīrīšanu, niedru pļaušanu. Vienvārds sakot, viss, kas notiek uz ūdens, to daram arī mēs.